30 miljoni ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Ar to, es domāju, tie, kas jau lieto kafiju, kuri ir arī spējīgi šo kafiju nopirkt un varētu būt jūsu tiešie klienti, jo mēs šodien runāsim ne tikai par kafijas iedarbību uz veselību, bet galvenokārt par to, kā tad tā kafija mums varētu palīdzēt arī savu ekonomisko situāciju uzlabot. Un kāpēc tieši es paņēmu kafiju? Jo nevienam nav noslēpums, kad kafija šodien ir populārākais dzēriens aiz ūdens. Un ja mēs papētām pēc statistikas, tad Pasaules tirdzniecības dati liecina par to, ka kafija tikai nedaudz atpaliek no naftas tirgošanas apjoma. Tad jūs varat iedomāties, cik šis apjoms ir liels. Jo kafija ieņem 2. vietu pasaulē no pārdotāko produktu klāsta. Tāpēc būsim modri un nenokavēsim šo iespēju. Un kāpēc šo iespēju? Jo kompānija Network World Alliance, par ko mēs runājam un ar ko mēs esam ļoti daudzi jau kopā, un esam aicinājuši savus jaunos cilvēkus, lai viņi iepazīstās, vienu no produktiem piedāvā kafijas klubu un ļoti, ļoti augstvērtīgu ekskluzīvu kafiju. Un nedaudz pirms es vērsīšos pie biznesa, es gribētu kaut nedaudz izšķirt šīs te kafijas šķirnes un kādēļ es šo kafiju uzskatu par ļoti ekskluzīvu. Es esmu šīs kafijas pilnīgs fans jau. Man vairs nespēja apmierināt nevienu no veikalā nopērkamām kafijām. Tā kā jādomā, ka nākotnē arī jūs iemīlēsiet šo kafiju. Un, kā mēs zinām, tiek izšķirti 2 veidi kafijas. Un šie 2 veidi ir arābikas un robusta kafija. Arābikas pupiņa audzēšana ir ļoti sarežģīta, bet tās tomēr ir garšīgākas, smaržīgākas un ar spēcīgu aromātu. Lai arābikas kafiju izaudzētu, nepieciešami īpaši apstākļi. Tādēļ šo šķirni audzē tikai apmēram 70 pasaules valstīs. Es šīs valstis neuzskaitīšu, tālāk, kad mēs skatīsimies, ko piedāvā kompānija Network World Alliance, tad mēs redzēsim, no kurām valstīm tiek iepirkta šī kafija. Ar ko tad atšķirās šīs te dažādās valsts un kafijas audzēšana un pati kafija? Tātad pirmkārt tās ir augsnes īpatnības, protams arī laika apstākļi ietekmē, un pats svarīgākais ir tas, kā tiek novākta un kā tiek pārstrādāta. Un tātad viena un tā pati šķirne, ņemot vērā visus šos te faktorus, var atšķirties ne tikai pēc garšas, bet arī pēc kvalitātes. Nu, ja mēs runājam par arābikas kafijas šķirni, tātad šī šķirne parasti tiek izmantota ļoti smalkām, izsmalcinātām kafijas šķirnēm. Šie kafijas koki ražo tikai pēc 5 gadiem, kad viņi ir iestādīti. Tātad varam teikt, kad šī kafija un viņas audzēšanas izmaksas ir samērā dārgas. Jo tātad šie koki nav tik izturīgi pret slimībām, viņi labāku garšu atdod un ir izteiktāki, ja tiek audzēti augstākās vietās, ja, tātad kalnos. Savukārt, ja mēs runājam par robustu kafiju, tie koki labāk pārcieš klimatiskās maiņas, slimības, un viņiem piemīt arī tāda rūgtāka garša. Robusta kafija satur arī vairāk kofeīna. Un tādēļ to apmēram 30% no visām pasaules valstīm izmanto vairāk pie ražošanas. Ja vēlas panākt kafijai tādu īpašu apjomu un krēmīgumu, tad, protams, ražotāji izmanto šo te robusta kafiju. Bez robusta kafijas pupiņām iztikt nevar. Un tādēļ robusta kafijas pupiņas audzē lielākās plantācijās, viņas arī ātrāk sāk ražot. Ražu var novākt jau pēc 3 gadiem. Kā es minēju par šīm te valstīm, es tikai nedaudz pieskāršos pie valstīm, kuras ir valstis, kur iepērka kompānija Network World Alliance šīs te kafijas pupiņas, un viena no tām ir Etiopija. Etiopija ir tātad arābikas koka dzimtene. Šo te kafiju audzē apmēram 5000 līdz 6000 pēdu augstumā virs jūras līmeņa. Šai kafijai, kas ir audzēta Etiopijā, piemīt vīna un melleņu garša.
Šī garša ir stipri izteikta, tādēļ arī viņu var pievienot, lai dabūtu tādu ļoti krāšņu buķeti. Protams, kafija tiek audzēta arī Brazīlijā. Brazīlijas kalnu apvidū audzētām pupiņām piemīt viss, kas nepieciešams lieliskai garšai. Lai gan, šī kafija tiek audzēta ne tik augstās vietās, tad Brazīlijā šīs kafijas pupiņas nav tik augstvērtīgas, un tādēļ vairāk Brazīlijā ražotās kafijas pupiņas tiek izmantotas tad, ja tiek gatavota šķīstošā kafija. Kolumbija, protams, tiek uzskatīta par kafijas zemi. Šeit augušās kafijas pupiņas ir bagātas ar garšas buķeti, un arī no Kolumbijas pupiņām tiek izmantotas mūsu augstvērtīgai kafijai. Un kā pēdējo es pieminēšu Kostariku, jo Kostarikas kafijas pupiņas ir ar smalku, bagātīgu garšu, un viņām piemīt nedaudz tāda asa un skāba garšas buķete, kas arī piedod šo te brīnišķīgo garšu kafijai kopumā. Protams, pie kafijas ražošanas, tāpat kā pie parfīma, ir speciāli meistari, kas jauc šīs te garšas, gatavo šīs receptes, izgaršo, un tikai tad top ļoti laba augstvērtīga kafija. Nedaudz vēl no tādas statistikas man likās interesanti, ka, lai pagatavotu tasītu espresso kafijas, nepieciešams 42 kafijas pupiņas. Espresso kafija tātad tiek gatavota vairāk no arabikas pupiņām, un tās satur mazāk kofeīna. Savukārt robusta kafijā ir 2 reiz vairāk kofeīna kā arabikā, kā jau es minēju. Un ko tad labu šī kafija var dot mūsu veselībai? Protams, kafijā piemīt daudz dažādas vielas, bet visu vielu koncentrācija kafijā nekad nevar tikt uzskatīta par ārstniecisku. Bet kafijas lietošanu tomēr var novērst tādu lietu kā hipovitaminozi, tas ir tātad B5 vitamīna, šī te mazināšanās organismā. Ārstniecisko nikotīnskābes devu veido apmēram 50 grami kafijas pupiņas. Un kafija, protams, palīdz regulēt arī svaru. Mēs ļoti aktīvi skatāmies, kādas ir tējas, ko vēl mums kompānija Network World Alliance piedāvā tieši šai svaru regulācijai, bet tātad ņemam vērā, ja mēs dzersim mūsu kafiju, ar to mēs regulēsim arī savu svaru. Protams, ja to lietojam bez cukura un nevis ēdienreizes laikā, bet gan vienas ēdienreizes vietā. Kafija tātad, kāpēc mazina svaru? Tāpēc, ka viņa pātrina mūsu vielu maiņu un tā dedzina kalorijas. Ar kafijas palīdzību, protams, ir iespējams ārstēt arī migrēnu, kas man likās ļoti interesanti. Un kāpēc? Bieži saka tā, ja sāp galva, iedzersim citramonu. Kas tad citramonā? Citramonā piemīt tātad viena no šīm te devām, kas ir kofeīns, kas atrodas arī kafijā. Un tātad, ja mums sākās galvas sāpes, ieteicams ir iedzert vienu labu kvalitatīvu tasi kafijas. Ko vēl satur kafija? Kafija satur arī P vitamīnu, kas ir nepieciešams tieši asinsvadu stiprināšanai. Un, ja mēs izdzeram tasi kafijas, tad varam teikt, ka mēs esam uzņēmuši apmēram 20% no organismam nepieciešamo vitamīnu daudzuma dienā. Lūk, tas būtu tāds pārskats par to, ko tad kafija varētu dot un kāpēc vispār būtu kafija jālieto vai nē. Mēs iesim cauri un runāsim par biznesu tieši pie kafijas kluba. Un tiem, kas mums ir jaunie cilvēki, tikai nedaudz pastāstīšu, mēs vairāk strādājam mūsu grupa caur internetu, tādēļ šeit ir redzams dators. Un, protams, ka tie cilvēki, kas mums jau ir aktīvi un darbojās, ir arī nopelnījuši savā kontā jau tādu nelielu naudas daudzumu. Paskatīsimies tātad, ko mūsu kompānija piedāvā. Iesim cauri biznesam kopā ar kafijas klubu. Kompānija Network World Alliance piedāvā mums 12 kafijas šķirnes. Un kāpēc man gribās uzsvērt, ka mūsu kafija ir īpaša, viņa tiešām ir īpaša, ja mēs runājam par veselību. Es šeit
kaut nedaudz iziešu cauri, lai jūs saprastu, kad mums ir ne tikai parasta kafija, kāda ir pieejama, bet mums ir pieejama arī īpaši ārstnieciska kafija. Tātad kafija tiek ražota Itālijā ar itāļu kvalitāti, un apskatīsim pirmo kafijas šķirni. Pirmā kafijas šķirne ir vieglā. Nosaukums viņai ir sanf. Tas ir maisījums, kas satur 100% arābikas pupiņas. Tātad mēs jau apskatījām, kas ir arābikas pupiņas. Ja, jums priekšstats jau ir, tātad priekšstats arī par šo kafiju. Pretstats šai te vieglajai kafijai ir tieši šī te stiprā kafija. Un stiprās kafijas maisījums satur arābiku un robusta pupiņas. Par to mēs runājām, kāpēc, teiksim, stiprai kafijai vajadzētu jaukt kopā šīs pupiņas, tāpēc, ka robusta kafijas pupiņas satur vairāk kofeīna un ir spēcīgāka. Un šim maisījumam piemīt patīkama kakao garšas nots, jo augstvērtīgai kafijai tāpat kā smaržām. Viņai ir īpašas garšas notas, kur mēs izdzerot, pēc tam vēl jūtam mutē šo te baudījumu, ko mēs esam no vienas mazas kafijas krūzītes saņēmuši. Šo kafiju stipro būtu ieteicams dzert tieši pēc ēšanas, lai mēs baudītu visu to kafijas pupiņu bagātību. Nākamā kafija ir espresso kafija. Tā ir līdzsvarotā daudzumā jauktas kafijas pupiņas no Brazīlijas, Etiopijas, Kostarikas un Gvatemalas, kas piešķir šai kafijai neatkārtojamu garšu. Es nedaudz pieskāros pie valstīm, un tādēļ es šeit minu tieši kādas valstis ir izmantotas, no kādām valstīm ir izmantotas kafijas pupiņas pie Network World Alliance, un atceramies tātad, ka katrā šajā valstī kafijas pupiņas augušas dod savu īpašo šo te garšas buķeti. Nu, kā nākamo, es gribētu minēt tādu īpaši vieglu šo kafiju pie Network World Alliance, mēs saucam par mīlu. Tas ir pupiņu maisījums no Brazīlijas, Kolumbijas un Centrāla Amerikas, kā arī Etiopija. Tā ir īpaši viegli apgrauzdēta, lai saglabātu šo te garšas īpatnību. Nākamā kafija, kas jau ir 5. pēc skaita, mums ir aromātiskā. Aromātiskā kafija derēs tiem, kas ciena intensīvu garšu un pilnīgu aromātu. Garšas buķete ir savienota tātad ar arābikas kafijas pupiņām un atkal šīs te robusta šķirnes kafijas pupiņas. Tiešām šī kafija ir tā, kuru arī es esmu baudījusi, un aromātiskai kafijai ir tāda ļoti spēcīga garša, bet interesanta. Nu, man gribētos jau pamazām iet arī pie šīm te īpaši ārstnieciskajām kafijām. Un tā viena no tām ir mūsu 6. kafija, kuru mēs varam minēt. Tā ir Provigra. Provigrā saturā ir 100% arābikas pupiņas, bet šai te kafijai ir pievienota maca ekstrakts. Kas tad ir maca sakne? Maca sakne aug Peru, un tā satur ļoti daudz vitamīnu, minerālvielu, fermentus un arī aminoskābes. Apmēram ap 10% kalcija un 12 līdz 14% olbaltumvielu. Un šī sakne tātad adoptējas jūsu organismā un regulē tieši vielmaiņu, lai atveseļotu organismu un dotu jums īpaši tādu spēku. Tātad Provigras kafiju iesaka dzert arī vīriešiem. Ja mēs papētam tieši šīs te macas saknes saturu, tad macas saknes satur arī vēl apmēram ap 60 fitomaisījumu vielas, ja, tātad ārstnieciskas vielas. Nu, lūk, ļoti vērtīga kafija. 7. kafija pie mūsu kompānijas ir Fit Fonder kafija. 100% arābika, kas ir bagātināta ar Garcinia Combogio ekstratu. Kas tad tas tāds ir pa ekstratu? Tas ekstrakts aug Āzijā un Āfrikā. Un šis te ekstrakts veicina tauku un ogļu hidrātu vielmaiņu. Tātad palīdz saglabāt normālu ķermeņa svaru. Tām sievietēm un varbūt arī vīriešiem, kuriem gribās paregulēt savu svaru, mēs varētu lietot uzturā arī kādu laiku šo te kafiju.
Šī kafija labi ietekmē tieši kuņģa un zarnu trakta darbību. Nākamā kafija mums ir Tunguska kafija. Tunguska kafija ir tā kafija, par kuru arī es esmu sajūsmā. Protams, arī par Provigro esmu dzērusi, bet pirmo roku es tomēr dotu Tunguska kafijai. Tunguska kafija satur 100% arābikas, kas ir bagātināta ar ženšķeņu un skīsandras ekstrakts. Es pareizi pat neprotu izrunāt, bet pastāstīšu, tātad ženšķeņu mēs zinām gandrīz katrs droši vien, kad šis ir ļoti tāds enerģiju un spēka dodošs augs, bet kas tad ir šī te otra sakne? Šī sakne labi ietekmē nervu sistēmu cilvēkam, un papētot, ko tad ķīnieši savā medicīnā ar šo sakni dara, viņi lieto, lai atgūtu spēkus, tātad spēcinošs antioksidants. Izmanto kā līdzekli arī, ja ir kādas aknu ķibeles vai vajadzīgs, tātad uzlabot šo te aknu darbību. Nākamā kafija, kas arī ir ļoti, ļoti burvīga, un, protams, tā kā es lietoju pati arī vēl sulu, tad par asai kafiju es arī esmu sajūsmā. Asai kafija arī ir tātad 100% arābikas un pievienots asai ogas pulveris. Asai ogas pulveris ir no Brazīlijas. Tātad arī šī te kafija ir ļoti augstvērtīga un ārstnieciska kafija. Nākamā kafija mums ir sojas kafija. Tātad kafija, kas satur 100% arābikas pupiņas, bet ir bagātināta ar sojas ekstraktu. Atkal, sievietēm, kurām īpaši ir jāsāk domāt jau par to, kā savu veselību uzlabot un kā justies labāk, tātad varbūt jau pēc 40 gadiem tiešām ieteicams dzert šo sojas kafiju. Man ļoti, ļoti daudz klientu, īpaši Latvijā, interesējās tieši par šo te sojas kafiju. Tā kā neturēsim sveci zem pūra, bet stāstīsim un piedāvāsim viņu. Mēs paši arī esam lietojuši sojas kafiju, ļoti interesanta pēc garšas. Tā kā var teikt, ka arī cenas ziņā viņa ir ikdienā lietojamā kafija. Un kā pēdējo kafiju, ko es pieminēšu no mūsu visas produkcijas, tā ir naturālā kafija. Naturālā kafija tātad mums ir daudziem pazīstama un pieraksta garša, un šī kafija satur 100% arābikas pupiņas. Šī kafija ir domāta mūsu Network World alianses kafijas automātam. Arī kafijas automāts ir ļoti burvīgs, kā jūs redzat attēlā. Kompakts, maziņš, mēs varam viņu ielikt mierīgi mašīnā un braukt ciemos un uzcienāt savus radus draugus ar ļoti, ļoti augstvērtīgu un kvalitatīvu kafiju. Dzersim paši, bet daudzi teiks, ko tad es dzeršu, ja man varbūt nav par ko nopirkt. Ļoti bieži esmu dzirdējis, ka cilvēki skatās tikai uz to lētāko variantu. Tādēļ es gribētu sākt ar to, kā tad izskatās mūsu kafijas bizness. Kafija mums pie Network World Alliance ir iespējams nopirkt divos veidos. Tātad kafijas automātam viņa ir kapsuliņās. Un iespējams nopirkt pa 10 kapsuliņām kastē vai arī pa 100 kapsuliņām. Šeit slaidā es esmu salikusi visus šos aprēķinus ar mērķi, ka mēs pērkam lielo kasti, tas ir 100 kapsulas kastē, un pārvērtu, par cik mums ir ļoti, ļoti daudz valstis jau atvērtas, bet zināju, ka prezentāciju vairāk gatavoju latviešu valodā runājošiem cilvēkiem latos. Un tātad apmēram, neprecīzi plus mīnus, tātad par šiem 100 kapsulām ir 29 lati. Par šiem 29 latiem mēs varam dzert 3 krūzes dienā. Un šādi mums pietiek vienam mēnesim. Tātad vai nu paši lutinām sevi ar 3 krūzēm dienā, vai arī, ja ģimene ir mazāka, tad 3 cilvēki, tad sanāk tā, ka vienā mēnesī mēs varam dzert un arī skatīties, kā tad mēs pelnīsim. Kompānija uzskaita šo te iepirkumu daudzumu, ko mēs pērkam, ar tādu vienību kā PB.
Un tātad jūs šeit redzat, ka es esmu ielikusi 28 PV pašpatēriņam, tātad es šajā mēnesī pie kompānijas Network World Alliance esmu nopirkusi vienu kasti kafijas, un man kompānija ir uzskaitījusi 28 PV. Un blakus ir tātad 13,97 GV. Tā kā valūtas ir dažādas, pievienotās vērtības nodokļi valstīs arī atšķirās, tad šie 13,97 GV ir tie, pēc kuriem kompānija aprēķina to, vai mēs kafiju dzeram vieni paši, vai arī mūsu kompānijā kafijas dzērāji pieaug. Es gribētu teikt, ka mums varētu izveidoties tāds interesants kafijas dzērāju klubiņš. Un katrā ziņā, ja jūs padomāsiet, arī mani mīļie jaunie partneri, sarakstā 5 cilvēkus, kuri skatās uz ļoti augstvērtīgu kafiju un īpaši Latvijā, jo Latvijā kafija tiek ievesta kā priekš 3. pasaules valstīm, un mēs nevaram viņu salīdzināt pat ar lielveikalā pirkto kafiju. Ja? Tātad 5 cilvēkus starp radiem, draugiem, bijušajiem darba biedriem vai skolas biedriem, tā nebūs liela problēma atrast. Un mēs redzam, ka šeit es esmu parādījusi pirmajā līmenī, uzrunājot šos 5 cilvēkus, mēs reizinām ar 28 PV, un kopā mēs jau pa komandu iegūstam 140 PV. Bet katrā ziņā, ja mēs saviem draugiem teiksim, kāpēc mēs viņiem sakam ļoti augstvērtīga laba kafija, un to šo kafiju var arī nopelnīt, viņi taču arī neturēs sveci zem pūra, un tātad arī viņi meklēs savus 5 draugus, kuriem par to pastāstīt. Rezultātā mūsu komanda aug. 2. līmenī mums jau ir ne tikai 5, bet jau 25 partneri. Un tā tālāk, un mēs esam līdz 3. līmenim. 3. līmenis tas īstenībā nav daudz, bet 5 x 5 x 5, un mēs jau esam 125 kafijas klubiņu lietotāji. Un ko es ar to gribēju teikt? Tātad kompānija ir padomājusi par to, kad jūs esat čakli, un dod jums iespēju iegādāties savā lietošanā auto. Auto mums dalās tātad pa pakāpēm, un pirmie automobīļi, ko mums piedāvā, ir 2 veidu – Opel Corsa un Volkswagen Golfiņš. Ja? Un tātad mēs redzam, ka mums grupā ir jāsavāc tikai 4368 PV, un mēs jau braucam ar kompānijas auto. Protams, tajās valstīs, kuras vēl nav atvērtas, kā piemēram Latvijā, jūs saņemsiet kontā šo te līzingu starpību, jo kompānija mašīnas piedāvā uz līzinga. Jums līzings nav jāmaksā, jums ir jāliek degviela un jāmaksā apdrošināšana. Bet, ja mēs šo mašīnu nevaram tajā valstī jums piedāvāt, tad kompānija šo te starpību vienalga ieskaitīs jūsu kontā šo līzinga maksājumu. Tātad var teikt, ka kopā ne tikai pelnot un dzerot kafiju pa velti, mēs dabujam jau no kompānijas šo te līzinga starpības naudiņu. Nu, lūk, ar to jau viss vēl nebeidzās. Mēs ejam tālāk. 3. līmenī, kā mēs iepriekš jau apskatījām, mums ir 125 partneri, kuri atkal katrs taču savam pieciniekam pateiks. 5 tas nav daudz. Nu, lūk, mēs jau tiekam līdz 4. līmenim, kur mums ir 625 partneri. Bet iedomājieties, cik tas ir vienkārši. Mani 5 draugi vai radi, ja, kuriem ir atkal tikai 5, un mēs jau esam 625. Ja mēs atvērtu parasto veikalu, un mums vajadzētu mūsu veikalā dabūt tagad uz kafiju 625 klientus, mums būtu ļoti daudz jānopūlās un jātais liela reklāma. Bet kā tad tas izskatās? Tātad jūsu pieciniekam pirmajam jau arī tiek piedāvāts šis te autobonus, tādēļ mēs redzam jau 2 mašīnas. Mēs, protams, tā kā pirmie, kas esam startējuši un ieteikuši šo kafiju lietot citiem, braucam jau ar labākas klases mašīnu, bet mūsu pirmais piecinieks priecājās arī par 1. līmeņa mašīnu. Nu, lūk, kas tad PV? PV, tas jums neko daudz neizsaka. Bet šeit es tādā saulītē smukā uzzīmēju,
un parādīju. Tātad viducī jūs esat šīs grupas vadītājs, komandas vadītājs, vai kā es teicu, klubiņu vadītājs, un jūs jau esat sasniedzis 21%. Pārējiem, protams, ir vēl 15% un uzskaitītie PV. Cik tad tas izskatās naudā? Tātad pirmkārt kompānija jums izmaksā jau šo te starpību. Pirmā starpība ir 6%. Tātad pirmā naudiņa, kas ienāk jūsu kontā, tā ir 460 lati un 47 santīmi. Un otrā līmeņa naudiņa, kas ir pirmā līmeņa bonus 5% pēc mārketinga plāna, tie ir 383 lati 73 santīmi. Tātad es gribu teikt, ka ja mūsu kompānijā, kafijas klubiņā jau ir 625 kafijas lietotāji, kas, protams, nav daudz, ja mēs tikai savus 5 uzrunājam, mēs mēnesī savā kontā saņemam 844 latus 20 santīmus. Nu, priekš Latvijas gribās teikt, tā ir ļoti, ļoti laba nauda. Kāpēc tā ir laba nauda? Pirmkārt, jums nav jāreģistrē uzņēmums, jums nav jāskrien, jāizvieto reklāmas, jums nav jāalgo darbinieki, jums nav jākārto grāmatvedība, jūs pagaidām esat tikai pie kompānijas kā kafijas lietotājs. Protams, tad, kad šis te apjoms aug, tad cilvēks sāks domāt par uzņēmumu, bet pagaidām šī naudiņa ir jūsu kontā, ir jau, protams, arī izdevumi, un cilvēki dzīvo un priecājās. Nu, iesim tālāk, jo pie 625 partneriem viss vēl neapstājās. Mums ir arī 5. līmenis, un 5. līmenī atkal katram ir pa 5 partneriem, un mēs jau esam 3125 partneri. Un tātad automašīnas bonusi 1. līmeņa 5 partneriem jau ir 2. autobonus, ar kuru mēs pabraukājāmies. Mēs jau aizējām uz vēl augstākas klases automašīnu, tātad tas ir 3. autobonus, un kopā mums jau ir 109,368 PV. Varbūt sākumā jums ir grūti saprast, tādēļ es vairāk gribēju likt uzsvaru, jā, pie 625 partneriem, kad mūsu kontā ienāk šie te 800 lati, jā, un tālāk iesim jau uz nākamo līmeni. Un nākamajā līmenī tātad, ja mums ir šie te 5 lietotāji, kas arī jau ir tikuši līdz 21%, ja, mūsu kontā jau kompānija par šo darbu ieskaita 1921 latu un 10 santīmus. Man liekas, šeit jautājumu vispār vairs nav. Ja? Un tātad ar to arī vēl viss nebeidzās. Jo kas tad ir 3000 cilvēki? Tas nav nekas. Ja? 3125 partneri atkal pastāsta saviem, un mēs tiekam līdz 6. līmenim. Un 6. līmenī mums jau ir 15625 mūsu kafijas klubiņu lietotāji, kas sākušies ir tikai ar 5, kā jau visos mazos uzņēmumos. Ja? Protams, autobonusi mums ir tie paši, un paskatīsimies, kas tad mums sanāk naudās. Naudiņās tātad, ja mēs visi esam 21%, ja, mums ir naudiņa par apjomu un arī 4% vēl par 2. līmeņa bonusu. Un kopā tas ir 7686 lati un 38 santīmi. Nu, gribēsies jautāt, vai jums vēl būtu jautājums par to, kāpēc dzert kafiju? Mēs noskaidrojām, cik šī kafija ir veselīga. Par to, ka mums ir tikai 5 saviem radiem draugiem vai paziņām, par to jāpasaka. Mana komanda jau ir tik spēcīgi izaugusi, ka man ir prieks. Es dzīvoju Dānijā, bet biju aizbraukusi uz Latviju, un visus cilvēkus, kurus es sastapu savā ceļā, visi bija priecīgi par šo informāciju. Bet tā kā mūsu kompānija pārstāv ļoti, ļoti plašu preču klāstu, šī prezentācija man bija vairāk domāta tieši, lai es jūs iepazīstinātu ar kafiju. Protams, šie te PV var uzskaitīties par jebkuru citu preci, kuru jūs pērkat, un šī te naudiņa, kas parādījās 7000 apjomā, jums var būt arī 70 000 latu apjomā. Ja? Tikai nedaudz darba, un, protams, jums nav jāstaigā ar šo kafiju, nav jātirgojās, bet jums ir tikai jāpārdod informācija.
jo mēs esam pārgājuši no šī te ražošanas laikmeta tieši uz šo te informācijas laikmetu. Un kur vēl kāds jautājums par to, ka pārdodot informāciju mēs mēnesī pelnam 7000. Tas, protams, ir ļoti, ļoti mazs biznes, jo, kā mēs sākumā redzējām, mēs tātad 29 latus tikai savai labsajūtai apmainam pret šiem te 7000 un informāciju cilvēkiem dodot. Šajā slaidā jūs redzat, ko kompānija Network World Alliance uz šodienu pārstāv. Es gribu teikt, jūs, tie, kas ir jaunie cilvēki, šodien dzirdat miljona vērtu ideju. Jūsu priekšā, vai jūs to paņemsiet vai nē. Protams, arī tie, kas ir mūsu komandas biedri, darbs jau nav viegls. Kompānija aug, preču klāsts aug, mums katram ir jāstāsta, jo cilvēkiem interesē ne tikai kafija, viņi grib zināt, kas vēl un vēl un vēl, un mēs bez tam paši nemaz to visu nevaram nobaudīt uzreiz, ja? Un kas tad ietilps šajā te preču klāstā? Preces higiēnai, tas ir Blue Nature piedāvājums, tur ietilps zelta, sudraba un alojas veras sērija, tātad ikdienai, var teikt, higiēnai, krēmi, ziepes, šampūni, ja? Viss, kas mums ir vajadzīgs, zobu pastas, tad, kad mēs pieceļamies un sakopjam sevi darba dienai. Kosmētika. Kosmētika tā ir jaunā kompānija, kas mums pievienosies, visi jau zin un pazīst Anglijas miljonāru Bransonu, tātad kompānija Network World Alliance un Helmuts Speakers ir šo kompāniju nopircis, un Viat Home ir pievienojusies jau mūsu aliansē, bet pagaidām mēs vēl neesam tā kā redzējuši šo jauno produkciju, bet visai drīz mēs varēsim to jau izmantot. Nu, nenoliedzami mūsu unikālākais produkts, tas ir parfīms, kas arī iedzem šīs te firmas Blue Nature. Parfīms vēloties dizainu un pasniedzam sev kā īpašu dāvanu vai arī saviem tuviniekiem. Dzīvnieku barība. Vakardien biju seminārā šeit Dānijā, mums bija atbraukusi no Šveices pārstāve, kas jau vairākus gadus darbojās ar šo firmu, jo Animal Deluxe arī ir firma, ko Helmuts Speakers ir nopircis savai aliansei, un šī ir ļoti, ļoti augstvērtīga dzīvnieku barība. Gribās teikt, ka tas būs nākamais produkts, ar ko es atkal sākušu strādāt, jo nenoliedzami mums par saviem mazajiem mīluļiem arī ir jādomā. Ūdens attīrīšanas filtri mums tiek piedāvāts ar kompāniju Apasvital. Ļoti jauka sistēma, kuru mēs pieslēdzam pie saviem krāniem, un ūdens tiek attīrīts, tiešām ir patīkams, garšīgs, bet Apasvital piedāvā arī sīrupus. Arī sīrupus es vakardien nobaudīju seminārā, jo ne visu es paspēju pati pasūtīt. Gribās visu, kā te arī mani partneri ir teikuši, bet, diemžēl jāskatās un jāplāno, ko mēs katru mēnesi sūtam. Pārtikas piedevas. Pārtikas piedevas ir tātad profesora Virča institūts, kas izgatavo mums tieši individuāli, sastādot to, ko mēs lietojam uzturā un kādas mums ir atzītas slimības, šo te uzturu bagātinātāju. Ļoti, ļoti augstvērtīgs un kvalitatīvs produkts. Pie pārtikas piedevām, varu teikt, mums ir arī tātad šī te aloja veras sērijas dažādi uzturu bagātinātāji. Pie pārtikas piedevām mēs varētu skaitīt arī omega-3 un vēl daudz citas ļoti labas un vērtīgas lietas. Dabīgās sulas. Jau minēju. Tātad asai ogas sula vai arī, piemēram, aloja veras dabīgā sula ir nenovērtējams un ļoti kvalitatīvs produkts mūsu ikdienas piedevām, to, ko mēs lietojam uzturā. Par kafiju un kafijas automātu bija šodien mūsu mācības. Rotas lietas. Rotas lietas pieder pie kompānijas Pīrlang. Pīrlang tā ir kompānija, kas ir ļoti ilgi jau tirgū, un šī ir 80% roku darbs. Ļoti, ļoti kvalitatīvs. Šī ir elitāras klases, tātad rotas lietu kolekciju ražotāji. Džinsi. Džinsi mums tiek piedāvāti caur kompāniju Texfor.net. Pazīstamu brendu apģērbu kolekcijas. Dreamscult. Tātad šeit mēs varam iegādāties ar 70% atlaidi pazīstamus brendus kā Versace, Gucci un tā tālāk.
Kāpēc 70% atlaida? Tāpēc, ka kompānija tātad ir ņēmusi šo Dream Scout savā alianses ietvarā un darbojās, un jūs esat tiešie pircēji. Preces mājai trauki gultas veļa iet arī zem We@Home kompānijas. Es esmu izgājusi cauri ļoti lielos vilcienos visam tam, ko uz šodienu piedāvā kompānija Network World Alliance, bet gadiem ejot šī kompānija būs tik liela, kad jums nevajadzēs iet vairs ne uz vienu veikalu. Jau šobrīd šis piedāvājums ir tik plašs, kad ir jāskatās un jāsaka sev nē. Visu mēs nevaram katru dienu vēlēties un katru mēnesi arī pagaidām vēl nē. Lūk, es ar to gribētu teikt paldies visiem par to, ka jūs veltījāt savu laiku. Kopā mēs uzvarēsim, un šī bija šovakar jūsu veiksmes atslēga, ar kuru jūs varat atslēgt durvis uz nākotni, saulainu, priecīgu, vai varbūt arī iet savu ikdienas ceļu, kuru esat gājuši. Tie, kas jūs ir uzaicinājuši, lai jūs uzzinātu kaut ko vairāk, griežaties pie šiem cilvēkiem, viņi jums pastāstīs kaut ko nedaudz vairāk, bet arī laipni lūgti. Mums notiek gandrīz katru dienu šīs te konferences vai nu krievu vai latviešu valodā. Protams, uzdodiet man jautājumus, cik es varēšu tik atbildēšu, bet ceru, ka priekšstatu guvāt.